Labdien, foršā tautas komanda, foršie tautas skatītāji. Man te meitenes lūdzu, lai es iefilmēju turku dzīvi, turkus atdzīvi. Es esmu atbraukus uz konferenci, un šeit mums ir viesnīcas teritorija, un vienmēr sakot, es bišķiņu papilmēšu, varat paskatīties, kā šeit notiekās. Tā redziet, šeit ir viesnīcā viss iekļauts. Cilvēki, redziet, tā dzīvo. Iesim. Šeit ir pusdienu iedošana, pusdienu vieta, pusdienas brokas šeit notiek. Un tu vienkārši pieeji klāt, pajautā, ko tu vēlies, tev ieliek šķīvītī. Un tā paņemsim, uzfilmēsim, tā te viņi dzīvo, tā te viņi ēd. Un ieliek klientiem to, ko klienti vēlēs. Tas viss ir iekļauts cenā. Un tas piederās pie konferences. Par cik palūdzu meitenes, lai ātri uzfilmēju, tad es vienkārši, tur, kur es atrodos, tur es arī iefilmēju. Turki ir ļoti šeit atsaucīgi. Man dzied daudz auglīšu, visi visādi. Redziet, tā. Jā, viņiem paldies vārds ir. Šeit daudz tautība un viss draudzīgi kopā ir. Paldies viņiem skan tešeku ederem, ja es pareizi izrunāju. Kūciņas te vienkārši diētu var aizmirst. Tā. Te man draudzene ir Aiņa. Čau! Var novēlēt kaut ko labu, ne? Tā, paiesim šeit pusē. Te ir tā saucamā paklāva. Un cita realitāte. Tā. Jā, mūs atveda no lidostas. Un ļoti laipni cilvēki parūpējās par visu, gan čemodānu salika somā, gan visu, ne somā, bet, mašīnā. Un arī teica, ka lielākoties šeit ir ļoti atsaucīgi cilvēki. Un reti gadās kāds, kas tā kā nav ok, bet pārsvarā viss ļoti izpalīdzīgi. Tā, tūlītās dziedāt, es te nezinu, vai mēs iziesim ārā. Sorry? Izējam laukā uz turieni. Iziesim ārā, lai redzētu saulīti. Tā. Ko lai jums te vēl pastāst? Te ir tiešām ļoti tāda te ir paralēlā realitāte. Iziesim ātri ārā. Te vajadzētu būt internetam. Viesnīcas teritorijā tā, kad viss ir iekļauts iekšā un cilvēki šeit satiekās no dažādām valstīm, runājās, komunicē. Redziet, pāēd pusdienas, būs arī pēc tam izaugsmes treniņi. Un te ir tā. Varat paskatīties. Šeit ir tā kā pusdienu daļa, bet pie jūras tad es atsevišķi paņemšu. Paiesim varbūt pa to pusi, jā, lai redzēt. Cik internets ņems, tik arī ieliks. Godīgi sakot, ir labāk nekā es biju domājis, ka braucu šurp. Pārlidošana diezgan prasa tādu laiku, bet viss ir ļoti skaisti. Tiešām saule spīd, apkārt daudz kas ziedoši ir. Ziet olīvu koks. Es tur var iziet tā, vai nevar iziet cauri. Tur iesim, ok, iziesim. Papilmēšu, paiešu, lai varat redzēt, ieskatīties. Jā, un ir blakus vidusjūra, un vasara, un silts. Un kas ir foršākais, kad ir daudz laipni cilvēki, labestīgi tādi pretīm nākoši. Tā redziet, tā izskatās te no ārpuses celtne. Iziesim, tur vēl. Tur ir baseini un tādā garā, bet mums būs drīz jāiet uz konferenci un mēs mācīsimies arī. Bet tautas meitenes teica, lai es iefilmēju. Tā kā varat redzēt. Cilvēks strādā. Palmu alejā. Var ievēlēties vēlēšanos. Tā. Noteikti jau cilvēki atpūšās un saulīt arī bija. Tā, saules starus. Lai gaišums tiek. Tā. Šeit ir no daudzām valstīm sabraukuši. Es jau esmu satikusi. Starp citu teica, tas, kas ne taksometru, bet mums vietējais cilvēks atveda, kas uzņēmējs. Viņš atveda un teica, ka
šeit dzīvojot arī daudzi ukraiņi un no Krievijas, jo viņiem arī nesot vajadzīga vīza, jo, piemēram, mēs, ka braucam uz Krieviju, latviešiem vajadzīga vīza, ja, bet Krieviem, Krievijā un Ukrainas cilvēkiem, viņiem nav vajadzīga vīza ar Turciju. Līdz ar to vīza viņam nav, un tāpēc viņam ļoti iemīļot šīs vietas ir atpūtas vietas. Un tā teica, ka Alānijā ir mierīgi, labi. Alānija, Antālija. Alānija ir bišķi tālāk. Man jau, tā cilvēki. Tā bišķi pastaigās. Ieiesim foajē vēl iekšā. Sanāk jums tāda pastaiga ar mani kopā. Par te darbinieki. Šeit arī brauc tāds tā kā busiņš pa viesnīcas teritoriju un aizved tur, kur vajag, bet mēs iesim, mums patīk ar kājām arī pastaigāt. Tā. Man gribās, lai redz nevis tā kā mani, bet lai apkārtēji bet šis koks ir tāds Ēģipte arī bija, es aiziešu parādīšu, tam es garām nevar paiet. Viņš ļoti neparasts. Tāds ar spiciem tādiem, re? Tā nav maz, laikam labāk redzēt, kāda viņam tāda viņam ir tā koka miza. Ēģiptē vairāk tāda bija arī, ļoti neparasti izskatās. Jā, tas laikam sanāk kā reklāmas. Nu ko, iesim tālāk foajē iekšā. Mēs atlidojām ļoti labi. Istambulā ir pārsēšanās, Istambulas lidosta ir ļoti liela. Ir nepieciešams diezgan tempā aiziet uz citu to geitu, kur ir tālāk jābrauc. Un tā kā tur tempā, tur īstenībā diezgan pat noguru. Bet viss ir ļoti labi. Jau vakarā, kad jau tā aklimatizējās, tad baigi labi. Re, kur ir vairāki lifti. Tā. Te ir arī, vēl neesmu visu izstudējusi, bet te arī, piemēram, ir suši. Aizvar uz to galu, kur recepšana ir, un tad apakaļ. Un šeit ir arī, piemēram, pa vidu visās šīs vietās. Tas ir viss iekļauts cenā, ka tu vari, čau, Kristīnīt, tu vari visu paēst, gan suši, gan pusdienas, un te ir tā, ka ēd, ko gribi, cik gribi. Un godīgi sakot, te es uz diētu sēžu. Diētu var pagaidīt, ne? Tiem būs grūti atturēties. Tu varbūt ar kādu vārdu pateikt, ko Aiņa? Jā, labdien no Latvijas. Pateikt, kas tu no kurienes esi? Es esmu no Latvijas, jā. Pagaidi tur. Pieliec to mikrofonu pie mutes, devēji. Un novēlu jums visiem šeit atbraukt, te ir ļoti skaisti, te viss ir iekļauts un viss ir brīnišķīgi, tā kā brauciet un baudiet. Paldies! Jā. Tu jau esi bijusi, vai ne? Es jau tagad otro reizi un braukšu vēl. No kurienes tu no Aizkraukas plasām? Jā, es esmu no Latvijas un no Aizkraukas, jā. Tu vari saviem bērniem nodot sveicienus, jo viņi noteikti skatīs. Tiešām? Mazbērniem, jā. Jā. Lauras arī bija skatījies. Nu jā, jā. Ok, ejam tālāk. Tā. Jā. Ņemiet pa labu. Vispār, kad tā kā sākuma atbrauc, tad liekas, ka 21. brīdī, kur tu esi nokļūst, cita realitāte. Jā, re, kur. Mums klavieres vajadzēja. Re, kur viņas tad ir? Mēs viņu varam sarunāt, lai tas cilvēks mums uzdzied. Viņš ar sevi dziedā. Bet viņam jau vajag laikam datoru. Nē, klavieres. Mēs varam atradīsim vēl, kas spēlē, un mums būs koncerts savs. Tā. Nu, re, tādas neparastas skulptūras. Tā te izskatās. Jā. Nu, veikalos mēs varam Latvijā izbaudīt, ja vajag, vai vēl kaut kur citur. Mēs parasti te vairāk dabu izbaudam. Aiziesim līdz tām skaistajām puķēm, un tad mēs jau dosimies ceļā. Mums ir paredzēts darba plāns, kurā jāiekļaujās. Jā. Mums vajadzētu, lai mums turku cilvēks novēl kaut ko labu. Cik skaisti meitenes fačājās. Redzu mūsu stendu. Jā. Redz, kur šādi te ir recepšanā, kad ienāk iekšā. Un ziet, viss ir padomāts, tad tā ir attieksme. Otra.
Dikt skaisti. Es jau vakar rītdien filmēju. Atzērt, te var pienākt klāt. Jā, padzerties ūdentiņu, ja gribās, vai ļoti skaisti. Un tā telpa tā diezgan paliela. Nu ko? Ой, здравствуйте. Не узнали. Все хорошо. Не узнали, а занято. Tā. Nu ko mēs varam parādīt? Vispār te vakar bija films ar cilvēkiem. Я хочу, чтобы вы спели. Я опять пишу, вы попались. Я попал сегодня. Уже который раз подряд. Знаете, я делаю сейчас прямую трансляцию. Так. И было бы вообще кайфово, если бы спели, потому что я там пою. А там это латышская группа Таута такая называется, народ. И там очень много-много со всего мира латыши слушают. И латыши и разные народы. Да. Конечно. Если бы вы спели, они были бы вообще счастливые. Я без музыки вообще никак. Так, сейчас я покажу вас, а то они будут... Я просто там стену. Вот. А может, Ну? куда-нибудь помещение? А там нормально. У вас так... Там акустика, да? Там просто свобода. Там нету людей. Вот так. Сейчас выйдем. Tas ir cilvēks no Uzbekistānas. Mēs ar viņu tikko kā es iepazinos, viņš vai docētājs ir skolā, nu, augstskolā kā pasniedzējs profesors. Nu, ļoti augsta titula viņam ir. Bet viņš normāli skaisti dziedēs. Viņš vienu dziesmas parādīja. Un es saku, ka man vajadzētu, lai viņš man iedzied, ka viņu vispār koncerts vajadzētu dziedāt. Viņš tā kā bočelī dzied. Ļoti skaisti. Tā kā es viņam gribu palūkt, viņš vienu dziesmu nodzied. Un tad jau es pēc tam gatavošos pasākumu. Так, я просто вышла на прямую трансляцию. Да, и если можно, пожалуйста, вот. Прямой эфир. Да, это прямой эфир, но где-то вот где вы чувствуете, где вам хочется, чтобы вам легче было. Там природа. Мне нравится природа. Вот хотя вот это вот ваша песня, вот вы начали петь, это вы реально концерты вам надо делать. У вас такой голос. Мне вот люди тоже говорят, давай концерты делай. Я также отговариваюсь, как и вы. Это Так. Вот здесь. Mēs atradām vietiņu, tāpēc, ka te ir viesnīcas teritorija. Нет. Здесь нормально в тень. Вот. Так живут. Я сейчас snimu ушки. Tā, tagad mums palūdzu, lai nodzied. Bet cilvēks ir no Узбекистанas. Когда вы готовы, вы говорите. Если даже вы чувствуете, что не хотите в экран, но чтобы слышно ваш голос. Да, они слышат. Экран не надо, да? Как вы чувствуете, как лучше, вот в душе, чтобы спокойно вам, чтобы вы могли так, вот от души. Хотя бы 4 строчки, да? Все срочки не надо. Не хоть 4 строчки. Ну, давайте. Не 4, а, ну, да. Вам, ой, боже. Не сдержите, а? Я вас немножко покажу, чтобы они знали, что это я не я. Это я. Да, это я. Это я. Вот. Спасибо вам большое. Che bella cosa una giornata sole, un'aria serena dopo una tempesta, bell'aria fresca, mattignana fresca. Che bella cosa una giornata sole. Ну, так далее. Это надо. Да, это да, да. Надо. Ну, конечно. А вот припев, мы когда будем в Латвии, обязательно споем и припев. И когда вы будете в Латвии? Сейчас Скоро. визуализируем. Да, скоро времени. Вашими концертами пройдет. Конечно. Всем огромное спасибо за внимание. Да, спасибо. Будьте здоровы. Да, спасибо большое. Так, я сейчас...
Tā, mēs runājām krieviski, tāpēc, ka, узбеку valodu es nesaprotu. Я говорю, что я говорила на русском, потому что узбекский язык я еще не выучила. Lai jums ir pozitīvas emocijas un sirsnīgi sveicieni no Turcijas, no Antālijas. Es jaudzu Antāliju ar Alāniju. Labi, čau. Čau! Покажите, пожалуйста. Всем пока!